Jā, sveicināti visiem jaunatnes apsaimniekošanas programma aģentūras Telts numur 20. Telts visiem, vieta visiem. Un man liels prieks būt šīs diskusijas moderatoram. Mans vārds ir Gins Jankovskis un pārstāvu biedrību Laiks jauniešiem, kas ir nevalstiska organizācija, kas veic darbu ar jaunatni. Un tā mūsu viena no galvenajām prioritātēm ir tieši darbs ar jauniešiem, kuri saskarās ar dažādām grūtībām dzīvē, vai tas būtu dažādu iespējams smagākiem gadījumiem vielu lietošanām, vai arī tādām mazākām problēmām, ar kurām tiešām saskarās un nepieciešams savu veidu atbalsts. Un man ir patiesi prieks par mūsu šīs dienas diskusijas dalībniekiem, kas pārstāv tiešām ļoti kompetences iestādes un arī nevalstiskā sektora pusi, kas sekmē tieši šo jauniešu iepašām iespējām arī, teiksim, atbalstu darbību un arī to saucamo sarežģīto vārdu starpinstitucionālā sadarbība. Nenobīsimies no tā, bet runāsim pavisam vienkāršiem vārdiem, kā mēs īsti varam viens ar otru sadarboties un rast risinājumu labākai sabiedrībai. Un tā mūsu kārtība būs tāda, ka stādīšu priekšā pa vienam, bet arī uzreiz uzdošu to pirmo jautājumu. Ja? Tā kā tad centīsimies tādā lēnā garā iekustēties un tad arī pēc tam atvērt kopējo diskusiju un arī skatītājiem sarunas otrajā daļā došu iespēju pacelt roku un uzdot sevi interesējušais jautājumus kādam no šīs diskusijas dalībniekiem vai visiem kopā. Un kā pirmo stādīšu priekšā valsts probācijas dienesta vadītāju Imantu Jurēviču. Sveiks, Imant! Sveiks! Jā, un tas pirmais jautājums droši vien no manas puses. Valsts probācijas dienests ļoti saskaras šiem jauniešiem, kuriem ir šis problemātiskais raksturs, gan, teiksim, jau no kriminālās puses un vispārējā. Kāda tā ir valsts probācijas dienesta līdzinājā sadarbība gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar citām valsts iestādēm, un varbūt ir kaut kādi tādi tiešām klupšanas akmeņi, pa kuriem varētu padalīties? Es teikam sākšu ar to sadarbību, jā, un ar nevalstiskām organizācijām mēs pamatā sadarbojamies, mēģinot piesaistīt atbalsta personas mūsu klientiem, bērniem un jauniešiem, proti mums ir brīvprātīgā darba programmas, un caur to mēs varam piesaistīt jauniešus, kas nāk palīgā citiem jauniešiem, kas ir mūsu klienta statusā nonākuši. Mums ir klienti, kuri ir dabūjuši sodu strādāt sabiedriskos darbus. Un tad arī Laiks jauniešiem tā skaitā ņem pretī mūsu klientus un ļauj viņiem tās stundas atstrādāt pie sevis. Un nevis vienkārši atstrādāt, bet ir klātesošs. Un, protams, ka mēs arī cenšamies kopīgi kaut kādas pasākumus domāt un atbalstīt viens otru. Ar tām publiskā sektora iestādēm mums jau tāda priekšmetiskākas sanāksmes un sadarbības lietas ir mēģinot risinot šos konkrētos gadījumus. Kad ir kaut kādas lietas, kas ir tā kā mūsu kā probācijas kompetence, ir kaut kādas lietas, kas ir bērnu aizsardzības jautājumi, kas ir sociālā dienesta kompetences jautājumi. Un mums arī, ka visas, savstarpēji koordinējoties savu darbu dara, un tad mums starpības sadarbības sanāksmes, mēs piedalāmies cita veida sadarbības modeļos, tie sadarbības tīkli ir diezgan auguši pēdējos gados, un gan publiskajā virzienā, gan nevalstiskajā virzienā, un es domāju, ka mēs turpināsim, audzēt viņus. Jā. Paldies, Imant. Kā nākamo pieteikšu Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi. Un paldies JSP vadītāji, kura ieteica ļoti labu pieteikšanas veidu, jo tev ir ļoti garš amats. Vienmēr visās diskusijās, ka man ir jālasa, tas ir tiešām, tur ir vairākas rindkopas. Un vislabākais ir cilvēks, kurš deg par jauniešiem 24/7, un ir šis IZM cilvēks, kas tiešām ir tas galvenā kontaktpersona, tā kā Randa Ķeņģa. Sveiki, Randa. Jā, čau. Un Randa, tev jautājums droši vien no IZM viedokļa. Skaidrs, ka ir daudzas institūcijas, NVO, kas strādā ar jauniešiem, bet kā mēs varam vēl sekmēt šo kopējo sajūtu, ka mēs tomēr darām visi vienu? Nevis, teiksim, kāds kaut kur pagastiņā, kāds kaut kur tur vēl tur, kaut kur pašvaldībā, valsts, vai tev ir vispār idejas pašai vai no IZM perspektīvas, kā mēs varam rast kaut kādu kopēju institūciju, lai mēs tiešām visi kopā apsēstos un darbotos? Nē, ja kāds varētu uz šo jautājumu atbildēt, es būtu gatava ar viņu visu dienu norunāt, lai to arī izdarītu.
Jo es domāju, ka tāda piedod, vienā teikumā nebūs. Bet skaidrs, no manas perspektīvas raugoties, sadarbībai ir arī jānāk no pašas augšas. Man patīk, piemēram, Somijas pieeja, ka, ja mēs pasakam, ka mums jaunietis valdībai kopā valstī ir centrā, tad mēs pasakam, kur šie 3-4 ministri, jums ir kopīgs budžets un jūs atrisiniet to jautājumu. Jo viņi uzskata, ka, ja ministri spēs sadarboties, tad palēnām tā sadarbība aizies līdz apakšai. Mums reizēm gribās pateikt, ka tām apakšām ir jāsadarbojās, bet mēs te augšā katrs darīsim turpināt izpildīt savu sarakstīto plānu. Un tā kā, tā, man liekas, ir bišķiņ tā realitāte. Vai tas ir maināms? Protams, ka tas ir maināms. Un man šķiet, ka jo mēs vairāk tajā strateģiskajā līmenī ieraudzīsim kopīgos sadarbības punktus politiku veidošanā, jo mēs precīzāk iedosim tiem mūsu jaunas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, probācijas dienestam rīkus, instrumentus, atbalsts, kā veiksmīgāk to sadarbību īstenot tajā praktiskajā dzīvē. Paldies, Randa. Jā, un tālāk dodamies pie nevalstiskā sektora puses, kuru pārstāv šoreiz Open radošā centra dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišs. Edij, čau. Čau. Jā, Edij, tu mums esi droši vien jaunatnes tajā jomā, kurš strādā šiem riski jauniešiem, droši vien populārākais noteikti. Tā kā viskaļākais, es gribētu teikt. Un droši vien tas tāds pusprovokatīvs jautājums varbūt tev, vai esi ikdienā, varbūt, kas ir tās galvenās tev no tavas perspektīvas un organizācijas puses, ar kurām tām problēmām tieši sadarbojoties ar iestādēm, kuras tu vari nosaukt? Uzticēšanās trūkums vai varbūt kaut kas cits, ka kaut kas tomēr stragloja, nesenāk līdz galam? Bet es palabošu tev, es tev daudzreiz esmu teicis, ka mēs nestrādājam ar riska grupas jauniešiem, mēs strādājam ar grūtībās nonākušiem jauniešiem. Un vispār besītas vārds riska grupas jaunieši. Es domāju, ka tajā ļoti labi pieminēja to, ka īstenībā apakšs grib kaut ko mainīt. Augšs saka, mēs liekam ķekšus un tā tālāk. Es domāju, ka to gan nevar attiecināt uz probācijas dienestu, jo probācijas dienests ir pirmā oficiālā iestāde, kurā ar mums sāk sadarboties. Bet cilvēcīgums pietrūkst un sarunas, to, ko es tev jau pirms tam teicu, jo ļoti būsim godīgi, institūcijās ir ļoti daudz ķeksīšu cilvēki, kuri strādā, viņam nav tas primārais, tas jaunietis, viņam primārie ir ķeksīši. Un ja mēs trāpam uz to cilvēcīgo cilvēku, tad arī ar to starpinstitucionālo sadarbību viss ir ok. Es šobrīd pat nevarētu nosaukt kādu negatīvu piemēru attiecībā uz starpinstitucionālo sadarbību, jo mums te pēdējā laikā ir vairāki tādi gadījumi, kur mums bija ar bērnu aizsardzības centru, mums bija ar bāriņu tiesu, kur es sasaucu starpinstitucionālo sanāksmi, lai atrisinātu vienu jauniešu situāciju, kur visi atsaucās. Bija bāriņtiesas priekšsēdētājs, bija bāriņtiesas darbinieki, bija sociālais dienests, un tur bija cilvēkiem. Primārais bija jaunieša intereses. Kaut gan arī tajā starpinstitucionālajā sanāksmē bija mēģinājums no viena cilvēka panākt to, lai jaunietis mainītu savas vēlmes, bet mēs to tā diezgan ātri noērējām nost, un mums izdevās panākt to, uz ko mēs gājām. Tā kā, es domāju, visur, bet tas vienmēr būs, ka būs institūcijās ķeksīši cilvēki arī. Tas būs visos laikos tā. Bet man prieks, ka arvien vairāk ir kļūst to cilvēku, kuriem ir tas mērķis, ir tas primārais tās jauniešu intereses. Jā. Paldies, Edij. Jā, un man blakus bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska. Sveika, Gunita. Jā, un tas jautājums droši vien neatšķiras neko daudz. Varbūt ieskatēt arī šeit klātesošajiem, kas ir tās tieši bērnu aizsardzības centra tie saskarsmes punkti, kur nevalstiskās organizācijas un cilvēki, jaunatnes darbinieki, izglītības sistēmas cilvēki var rast sadarbības ar bērnu aizsardzības centru? Es pat nezinu, kā man tagad visu uzskaitīt, jo
es varbūt par to sadarbību kopumā, ka mēs esam ceļā, man liekas, uz to, lai mēs runātu ar vien vairāk un satiktos ar vien vairāk ar visām iesaistītām pusēm, kas ir par un ap jaunieti, tajā brīdī, kad viņam tas ir vajadzīgs. Tas, kas ir no bērnu aizsardzības centra, jā, mēs sadarbojamies ar probācijas dienestu, mēs esam viņu sadarbības partneri šajā starp institūciju sadarbībā, tur vispār paldies viņiem, mēs arī no viņiem mācāmies to praksi, kā veidot šo starp institūciju sadarbību, un tas, kas ir svarīgi, un arī, ko iespējams nav tik vienkārši, citreiz Edijs jau teica par darbiniekiem, par ķeksīšu cilvēkiem, es pilnīgi atzīstu, ka arī darbiniekiem ir jāmācās gan sarunāties, gan būt atsaucīgiem un izprast to lietas būtību. Tāpēc arī mēs paši mācāmies. Un tas, kas arvien vairāk ienāk, ir tas, kā mēs iesaistam vai runājam ne tikai ar institūciju cilvēkiem, bet arī meklējam palīdzību nevalstiskajā sektorā. Un domājot par tādu speciālistu pieejamību vai piesaisti, tad mēs sadarbojamies gan ar Uzvedību LV, gan ar daudzām citām nevalstiskām organizācijām, lai mēs varam to lauku aptvert, kas ir mūsu darbības lauks, jo mums sanāk diezgan plaši. Un arī kaut kādas vairākas aktivitātes mēs organizējam, lai vispār tiktu klāt jauniešiem, jo tas, kas ir skaidrs, saprotams, ka mēs nevaram pieņemt nekādas lēmumus vai veidot kaut kādas pasākumus vai nosacījumus vai regulējumus, ja mēs pašiem bērniem, jauniešiem vispār nepaprasam, ko viņi par to domā vai kāda tad ir viņu vajadzība, ja? Kaut ko savās galvās izdomājam un tik vēlējam. Tā. Jā, paldies. Tas, ko es no jums visiem sadzirdēju, ka ir uzlabojumi, ir sācies kaut kādi jauni procesi. Tas ļoti priecē un varbūt ir uzvedinot tad arī uz to mūsu vispār sarunas mērķus, kuriem mēs gribam aiziet, ka īstenībā uzlabojumi ir un procesi notiek un kā mēs vēl viņu varētu stimulēt. Un droši vien tad jautājums arī pilnībā visiem, tad pa lielām tieši par šo nevalstisko sektoru pusi. Mēs ļoti daudz dzirdam arī sabiedrībā atdot vairāk cilvēkiem, proti deleģēt kādas funkcijas konkrētas izpildīt nevalstiskiem organizācijām, sadarboties ar cilvēkiem, ja? Un visu pārējo. Es zinu, mēs arī tikko bijām valsts probācijas dienas konferencē, kur arī ļoti daudz dažādas sarunas bija interesantas. Un, kā jūs raugāties tieši uz to, paplašināt tieši šo deleģējumu, novirzīšanu un darīšanu tieši sabiedrībai? Nedarīt varbūt tās, kā saka, ja var teikt, birokrātiskiem visiem šķērstiem vispārējo, bet tomēr atdot pašu cilvēkiem, kas to reāli zina, to drēbi un arī veids. Atbalstām. Ko cits saka, atbalstām. Nav mums jādara valstī lietas, ko cilvēki paši var izdarīt vietējā līmenī. Es to arī konferencē teicu, un es to arī tagad atkārtoju. Jāatrod vienkārši veidi, kā to visu, to transformāciju, teiksim tā, no kaut kādā mērā, es reizēm domāju, ka mēs joprojām esam tajā ļoti tālajā, tajā totalitārajā sistēmā, kad visu izdara valsts, ja, un cilvēks tik gaida, kad viņam karot ielies mutē iekšā. Un mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības attīstību un daram arī daudzas lietas šai virzienā. Bet tad, kad ir jāpieņem kaut kādi lēmumi, dot naudu vai nedot nevalstiskai organizācijai kaut ko darīt, tad baigi bieži man nācies dzirdēt savā, 20 gadu šajā profesionālajā darbībā, viņi, kad Edijs parādījās, ja, traks onkuls. Noteikti tur būs problēmas, tur nodegs māja, tur bērni tur kaut ko sliktu izdarīs un pašu cietumā beigās iesēdinās par visu šito viņa avantūru ar šiem centriem. Bija reāli cilvēki tā runāja, ja, un tika cauri Edijs, ja? Tika cauri, uztaisīja normālu tīklu. Cilvēki tagad tic viņam, bet kaut kad agrāk ar Ediju runāja, viņš teica, ka viņš arī negrib to valsts finansējumu, jo tad uzreiz nāk komplektā visi šitie te ierobežojumi, inspekcijas un sazin vēl, kas tur nāk uzreiz, ja? Bet kopumā trūkst šīs te kaut kādas ticības nevalstiskām sektoram, ja? Ka tas ir tāds līdzvērtīgs sadarbības partneris. Bet kas varētu būt tieši tā problēma, iemesls neticībai? Nē, zini, nav pat runa par neticību varbūt. Zini, kur ir problēma? Problēma ir tajā, kad tie, kas sēž kabinetos, viņi uzskatā, ka viņi zina vislabāk. Kaut gan viņiem saskarē ar reālo pasauli ir tik, cik necik. Tāda realitāte.
un viņš tev sēž kabinetā un saka, es domāju, ka neizplūdīsim šeit par politikas lēmējiem un tā tālāk, ja, ka pieņem lēmumus, nerēķinoties vispārībā ar sekām un neņemot vērā to, kas notiek realitātē. Un tieši tāpatās ir arī ar jauniešu jomu. Viņi sēž kabinetos un saka, mēs zinām, kā ir pareizi. Mēs zinām, un vēl kas, es uzskatu, ka mēs ļoti nepareizi, ko mēs darām, ka mēs nemitīgi atsaucamies uz citu valstu pieredzi. Mēs nevaram salīdzināt sevi, piemēram, ar Skandināvijas valstīm, kur cilvēki jau paudzēs dzīvo ar citu domāšanas modeli galvā. Es pateikšu vienu piemēru, tad, kad bija jautājums par marihuānu, tad bija viena partija, kur pacēla jautājumu par marihuānas dekriminalizāciju. Es esmu cilvēks, kurš ir pret to vismaz šobrīd par narkotiku dekriminalizāciju, nejaukt ar lietošanas dekriminalizāciju. Un es satikos šo politisko spēku, un viņi man saka, Klau, ir valstis, kurās ir atļauts mājās turēt vienu stādu audzēt. Un es viņiem saku, 99% latviešu domāšana tanī brīdī, kad šo pieņems. Man mājās viens stāds, man ir 2 omes, man ir krustmāte, un vēl valstīņš zin kas. Ja? Un tā ir tā domāšana, un tieši tāpēc mēs nevaram visu laiku atsaukties uz kaut kādām citu valstu pieredzēm, ignorējot to, kas notiek pie mums. Okay. Paldies, Edī. Randa. Īstenībā sākot strādāt valsts pārvaldē, es biju diezgan pārsteigta ar iekšēji, vairāk no sabiedrības puses, nevis iekšēji, ka tiek dalīts kaut kāds mēs, sabiedriskais sektors, un tad viņi tur tā valsts pārvalda. Patiesībā, tad, kad es tur sāku strādāt, sapratu, ka apmēram puse no tiem viņiem nāk no nevalstiskā sektora. Bieži vien tie, kas aiziet valsts pārvaldē un dara un mēģina, tie ir cilvēki, kas ir paši izdzīvojuši šo sabiedrisko sektoru un grib patiesībā mainīt lietas, grib sadarboties, grib darīt citādāk. Un pamazām, ļoti lēnām tas jau arī notiek. Vienkārši, protams, ka mēs dzīvojot šajā globalizētajā laikmetā gribam, lai viss ir šodien un reizēm nepamanām, ka tās mazās pārmaiņas īstenībā notiek katru dienu. Ja es paskatos uz savu komandu, man praktiski visi nāk no nevalstiskā sektora vai ir milzīga pieredze nevalstiskajā sektorā. Un tas, protams, jāsaka, arī ietekmē mūsu domāšanu. Mēs sadarbojamies labprāt. Protams, mūsu uzdevums ir arī stiprināt šo nevalstisko sektoru, lai viņš varētu nodrošināt to pakalpojumu iespējami labā kvalitātē. Jo manā ieskatā mums Latvijā joprojām ir ļoti daudz, kur strādāt arī pie tā, lai mūsu organizācijas būtu spēcīgas, lai viņas varētu brīvi pastāvēt un kalpot paši savām vērtībām un uzturēt šīs savas vērtības, nevis, kā saka, dzīvot no projekta uz projektu un tādā veidā mēģināt to savu misiju kaut kur iebāzt pa vidu starp tiem daudzajiem finansējumiem, kurus mums vajag, lai mēs varētu strādāt, bet vienlaikus mēs kaut kur visu laiku sev pazaudējam, un tā ir milzīga nevalstiskā sektora problēma. Un kas mazliet sasaucās ar to, ko Edijs arī saka par to, cik mēs esam arī gatavi kā sabiedrība savas nevalstiskās organizācijas uzturēt, cik mēs esam gatavi viņām ziedot, cik mēs esam gatavi maksāt viņām biedru naudas, būt daļai no kopienām, spēcīgām kopienām un uzskatīt to par normu, jo mēs gribam tā kā Ziemeļvalstīs, mēs gribam, lai mums ir foršas lielas organizācijas, bet ne maksāt no savas kabatas, par to pasarg Dievs, ja? Kāpēc man tas būtu tas jādara valstī? Te ir tādi daudz jautājumu, bet es domāju, ka mēs pamazām ejam uz to, ka tās lietas attīstās un arvien vairāk izprotam arī kā sabiedrība, kāpēc mums to vajag, un tad mēs arī dabūsim to foršo kompetenci organizācijās. Viņi jau ir šur tur jau viņi ir, nav tā, ka viņas nav. Vienkārši tur arī ir vieta izaugsmē. Jā, Gunita, gribu papildināt. Tā ir. Es domājot par to, ko vispār, ko var sagaidīt nevalstiskais sektors vai ko var iedot valsts sektors vai iestādes. Edijs teica, ka daudz cilvēku, kas strādā iestādēs, mēs tieši neesam darbā ar bērniem, mēs neejam pie viņa, bet tas, man liekas, ko mēs varam līdzēt, parādīt ceļu vai veidus, kā tie, kas reāli ar bērniem strādā, var kaut ko izdarīt. Mums ir jumta likumi, mums ir starptautiskie principi, mums ir iekšējais regulējums un tāds, bet viņš ir. Mēs nedzīvojam iluzorā pasaulē, kur ir anarhija, mums ir tā vai citādi sakārtota vide vai likumdošana, un tad
es gribu cerēt, ka mēs varam būt palīdzoši tajā, kā reizēm varbūt tajos džungļos atrast ceļu, legālu, tiesisku ceļu, kā līdzēt, iesaistoties. Un te, man liekas, mums dažbrīd varbūt ar nevalstisko sektoru gaidas vienam pret otru var atšķirties. Var atšķirties tas, ko mēs cits no cita sagaidām reizēm. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs tomēr nākam kopā un par to runājam, bez tā mēs un jūs, bet skatoties no tās prizmas, ko mēs apkārt esošie varam izdarīt. Tas ir tas, ko varbūt mums visiem jāatceras, ka nevar skatīties uz vienu vai uz otru pusi, uz vieniem, kuri var, uz otriem, kuri bremzē. Jo man šķiet, ka šobrīd ir tāds labs laiks, kurā gan valsts, gan pašvaldība iestādes tieši kā reiz rod to, es nezinu, interesi vai spēku, sākt dabā skatīties, kā tas notiek. Un arī stulbs varbūt vārds pakalpojumi, bet arī iespējas mēģināt atrast un nofinansēt un skatīties uz nevalstisko sektoru, kas to dara, un paņemt arī labo praksi reizēm, kurā nevis sēdēt un izdomāt, bet nāk kopā un atrast labāko ceļu. Jā, atvēršu nākamo pārdomu tādu diskusiju sarunu. Vakar man arī bija diskusija tepat blakus izglītības teltī par skolas uzdevumiem un skolas problemātiku un visu pārējo. Un, nav šeit gan tieši formālās izglītības sektora pārstāvja, bet varam padiskutēt par šo tēmu. Varbūt tās, jā, tāpatās. Tad varam droši diskutēt. Varam droši diskutēt. Tieši tā varam droši diskutēt, ka mums neviens nenorādīs. Jā. Un tas jautājums ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā sarežģīts. Mēs bieži vien šos jauniešus ieraugam pa vēlu. Kad jau skolas laikā skolotāji vai skolas vidē viņi nav pamanīti. Šīs problēmas nav pamanītas jau tur, kad viņas jau eskalējas tik tālu, kad tā situācija ir smaga. Vai viņš nonāk jau pie nepiekritīs, vai jau agrāk vēl nebija? Viņas nevis netiek pamanītas, viņas tiek pamanītas. Viņas tiek ignorētas. Vēl trakāk. Jā. Okay, bet jūs sapratāt jautājumu? Kas ir tas, ko mēs šeit visi, vairāk no neformālās vides vai no valsts institūcija puses, varētu skolām pateikt, ka tā nav problēma, skolas prestižs nekritīs, ja mēs to jaunieti palīdzēsim jaunietim jau tad. Tāda ļoti plaša diskusija, iespējams provokatīva, bet gribu dzirdēt jūs viedokļus. Pirmā lieta, ko es gribētu pateikt, probācijas darbinieks, piemēram, ja viņš nav tikai arī cilvēks, kurš izpilda kriminālu sodu. Tradicionāli, kad probācijas dienas izveidoja, bija mums ir sava tā smilšu kaste, kurā mēs darbojamies, un mēs nedrīkstam izkāpt no viņas ārā un ielīst tur, sociālā dienesta lauciņā vai valsts policijas lauciņā vai bāriņtiesas kompetenci vai kādu apvainot vai tiesnesi kaut ko pārmest vai prokuroram kaut ko ieteikt. Ja, mums ir sava likumā tas rāmis iedos, kurā jādarbojas. Bet par šiem te, jau 20 vairāk gadiem probācijas dienestā tā izpratne mainījusies, un mēs esam sapratuši, ka vai mēs varētu izdarīt to, kas no mums tiek sagaidīts, kas ir tas mērķis, tas rezultāts, kas mums jāsasniedz, ka cilvēks neizdara jaunas likuma pārkāpumus. Tikai savā smilškastē darbojoties, mēs to nevaram izdarīt. Mūsu darbiniekiem, galvenā, tā teikt, šī te identitāte ir tas kriminālu sodu izpildes speciālists, bet viņam vienlaikus ir jābūt arī cilvēkam, kurš spējīgs veikt psihologa darbu, sociālā darbinieka darbu, skolotāja darbu, bērnu tiesību aizsardzības speciālista darba reizēm arī, Kaut kam no tā visa ir tām kompetencēm jābūt. Un tu nevari pateikt, es to nedarīšu, aizies uz sociālo dienestu, reizēm. Tā teikt, tur tev visu izstāstīs. Vienkārši reizēm jāpaņem, jātaisa vaļā internets, pašam kopā ar to klientu jāsēž, jāizpēta un jāpalīdz viņam. Ja vajag viņam tikšanās laikā probācijā ir jāmāca lasīt, ja viņš to nemāk darīt. Un runāju par skolu, Es uz skolotājiem skatos tieši tāpat. Ja tu nevari vienkārši mācīt savu priekšmetu, tev ir jādara vairāk. Tev ir jābūt arī šim te citām kaut kādām, tev jāpievērš uzmanību, kas ar to bērnu notiek, kas ir tās lietas, kas ietekmē to, kā viņš mācās. Kā viņš absorbē to vielu. Ja viņš neabsorbē, tad domā, kas pa problēma ir. Ja viņš nenāk uz skolu, tad tā nav tikai viņa problēma. Tā ir mūsu sabiedrībai skolotāji, tā ir skolas problēma. Un ja tu vienkārši strādā ar bērniem un jūties labi, kuri nāk un grib mācīties, un neliecies nezinis par tiem pārējiem, kuri slikti uzvedās, kuri nenāk, kuri liek tev justies slikti kā skolotājam,
sakot, tā nav mana darīšana, vai ģimene risina, jā? Es tikai šito matemātiku mācu, jā? Vai, nezinu, klases audzinātāji risina. Manuprāt, labākie skolotāji tādi, kas holistiskāk skatās jau uz to, kas notiek viņu klasē, uz viņu bērniem. Saprot, ka runa ir arī par ģimenēm, ja, no kurām šie bērni nāk. Un tas kopumā, manuprāt, kaut kas pie kā mūsu sabiedrībā jāpiestrādā vairāk, uz ko mēs ejam, uz tādu holistiskāku pieeju. Jā, Iman, liels paldies par komentāru. Sākumā ar Annu pēc Emīlija. Gribās piekrist Imantam, un vienlaikus es saprotu, ka tas tāds ideālistisks formāts, un tas, ko es apzinot, mēs gribētu, lai tas skolotājs dara visu, un vienlaikus jāapzinās, ka mēs no viņa gribam ārkārtīgi daudz. Mēs visu laiku, primāri esam gribējuši, lai viņš māca priekšmetu, bet šodien mēs gribam, lai viņš ir psihologs, lai viņš novērtē bērnu, lai viņš pēc stundām ar viņu vēl strādā, un tas ir pareizi jautājums, cik tam cilvēkam ir kapacitāte, un tāpēc man liekas, ka tur tomēr ir tā vieta tai dažādai starpinstitūciju sadarbībai, un ja es runāju no savā jaunatnes sektora, tad man jāsaka godīgi, ka daudzus gadus darbs ar jauniešiem tika uzskatīts kā konkurējošs skolas vidē, ļoti šur tur es to joprojām dzirdu, jā, nedod Dievs, kad man tur tā līva aizies vēl pēc stundām uz to jauniešu centru un nevis pildīs mājas darbus, bet tagad vēl kaut kādu brīvprātīgo darbu vai vēl kaut ko, jā, tā kā, vai viss sliktākais vēl stundu laikā aizbrauks uz kaut kādu diskusiju vai ar domas deputātiem, ja taču jāmācās. Tā kā, protams, ka tā konkurence un tā sajūta skolai, ka kāds atnāks un atņems man tos bērnus, tas ir kaut kas, kam ir jātiek pāri. Bet kā, tad attiecīgi tas mūsu uzdevums ir veidot sadarbības vidi un iespējas, ļaut skolai iepazīties. Es runāšu no manas perspektīvas, tātad, ko tad dara, piemēram, darbs ar jaunatni, un arī darbam ar jaunatni skatīties, kā mēs varam skolai palīdzēt. Kas ir tas, kas ir mūsu kompetence? Mēs mākam ar to jaunieti bišķiņu citādāk strādāt, un kuros brīžos mēs varam ienākt ar savām zināšanām, kompetenci un atbalstīt skolu, atbalstīt to pedagogu. Šobrīd, protams, arī es skatos ar cerībām uz jauno skolu kopienu projektu, kas palēnām ienāks, kur arī jaunatnes darbinieks varēs būt mentors tiem, kas ir priekšlaicīgi mācība riska pamešanas grupā, un nākt ar savu palīdzību un pēc stundām, vienalga, kurā tur laikā, vai tā, ka viņš nav atnācis uz to skolu un strādāt ar viņu. Bet, protams, tas nākotnes vēl ideālais modelis ir tas, ka arī ir jaunatnes darbinieku skolā, kuri var atbalstīt jau tajā pašā skolas vidē, strādāt starpbrīžos, strādāt izkritušajās, tukšajās stundās, kad nav skolotāji aizvietot, novadīt kādu nodarbību par emociju vadību, vienalga, kas tajā brīdī ir vajadzīgs. Un, kas man ļoti patīk, ja arī jaunietis nav atnācis 2-3 dienas uz skolu, tad jaunatnes darbinieks drīkst aiziet uz mājām, pieklauvēt pie viņu durvīm un pajautāt, hei, kas notiek, kur tu esi pazudis, kā es tev varu palīdzēt. Un vēl labāk, ja viņš tajā dienā nav atnācis uz skolu, bet viņš zina, ka uz to jauniešu centru vakarā viņš tik un tā drīkst atnākt, pat ja viņš stundas ir nokavējis. Un ir vietas, kur tas tā notiek. Pagaidām, man liekas, ka ne Latvijā, bet es ceru, ka vēl pēc pāris gadiem tas varētu būt arī Latvijā. Jā, Edī, piedod, lūdzu. Es šito esmu teicis ļoti daudz, kur nevajag pārprast. Es pazīstu arī ļoti daudz superīgus skolotājus un arī skolu vadītājus. Bet arī pašā laikā es ļoti bieži, ja tas būtu kaut kad reti, es par to pat nerunātu, bet es ļoti, ļoti bieži sastopos ar to prātam neapturamo vienaldzību. Es to vienu piemēru esmu ļoti daudz kur stāstījis, un tad pie mums nonāk meitene, un jaunieši citi pirmajā vakarā paman to, ka viņai kaut kas redz nav kārtībā, un nākamā dienā aizbraucot pie ārsta atklājās, ka viņai redz mīnus 4,75, un optometrists viņai prasa, cik tev bērniņi ilgi nav, cik tev sen nav brilles, viņa saka, man nekad viņas nav bijušas. Man nekad neviens neiestāstīs to, kad skolotājs to neredzēja. Tieši tāpatās man neviens nekad neiestāstīs to, kad skolotājs neredz, ka Džeks nāk uz skolu gadu vienos un tais pašos apavos, kuriem zoles turās klāt, tikai tāpēc, ka viņas ir pietīts ar skoču. Ja? Vienīgais, kas viņa apavos mainās, ir skoča krāsa. Pamana to, un tā kā es izsaku šos pārmetumus, tad man pretī vienmēr ir, bet skolām nav resursi. Un tad man ir pretī jautājums, parādiet man kaut vienu skolotāju, kuram nav mobilais telefons. Mobilais telefons ir ļoti labs resurs,
ar kuru tu vari piezvanīt tiem, kuriem ir resursi palīdzēt. Tas ir tik vienkārši. Tu paņem telefonu un piezvani. Tev neviens neliek pirkt šim jaunietim brilles, tev neviens neliek pirkt šim jaunietim apavus. Un te ir tas stāsts par to, un pēc tam mēs jau skatāmies, ak, Dievs, reku, viņš nemācās, ja? Un tā tālāk, ko tagad viņam motivējošs sarunas, un vēl valstiņš zina, ko, lai viņš atgriežās mācībās. Apavus viņam vajag. Viņai vajag brilles. Elementāras lietas. Man tas bija pirms gadiem 3, mums 2 čaļi, es esmu optimists visām, 2 čaļi, es domāju, viņi nepabeigs 9. klasi, bet viņi pabeidza, un viņi 2 bija klases biedri, un piezvanīja klases audzinātājiem, saka, ka viņi grib satikties ar mani. Un viņi man uzdod jautājumu, un viņi man visu laiku no paša sarunas sākuma uzsver to, ka viņi ir pedagogs ar milzīgu pieredzi un tā tālāk. Un viņi man vienā momentā prasa beigās, viņi saka, kā jūs organizējat mācību procesu un kā jūs viņus motivējat? Es viņai saku, mēs viņiem iedodam siltu telpu, pabarojam, un iedodam visu nepieciešamo mācībās. Tu cilvēks, kurš man visu laiku uzsver to, ka tu esi daudz gudrāks par mani un zinošāks, jo tu esi pedagogs ar milzīgu pieredzi, nesaproti to, ka mēs nevaram prasīt no skolēna, no bērna, lai viņš normāli mācītos ar tukšu vēderu. Un man neviens neiestāstīs to, ka tu šos abus 2 čaļus redzēji vairākus gadus katru dienu, un tu nepamani to, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Man nekad to neviens neiestāstīs. Un te ir tas tāds, ir šīs bailes atzīt, manā klasē kaut kas nav ok, vai pilnīgi saka empātijas trūkums. Ļoti bieži tas ir tās bailes atzīt, ka manā saimniecībā kaut kas nav kārtībā, un es tuliņās dabūšu pa kaklu. Ja? Bet tas ir drausmīgi. Vardarbība tiek noklusēta skolās. Ja? Un tas ir nožēlojami. Jā, Gunita, lūdzu. Jā, vienkārši es domāju, nav jau arī tik vienkārši. Man liekas, ka mēs skatāmies uz skolotāju un skaidrs, ka ikvienam būtu jāpamana. Un skolā vai dārziņā, kur bērns ir, bērns ir daudz redzams. Viņam jābūt tur daudz redzamam, jautājums, kurš ierauga. Bet nereti, tas, ko es esmu dzirdējis, ko saka mums skolotāji, tā kā to otru pusi paverot, daudz skolotāji baidās iespējams pārkāpt kaut kādu privātuma robežu, jo tad vecāki nereti nāk virsū. Es joprojām uzskatu, ka skolas daļēji reitingu dēļ noklusē problēmas, neziņo, jo labās skolās ne vardarbība ir, ne sliktu bērnu ir, un mums visgrūtāk tikt viņām klāt, jo tur neviens neatzīst, tāpēc, ka tā ir prakse, tur vienkārši par to nerunā, un tad, ja kāds par to sāk runāt, tad, bieži ir pa vienu vietu, vai tas skolotājs tiek izstumts, bet es piekrītu, ka tā piezvanīšana ir šausmīgi vienkārši, un tas, ko mēs Bērnu pusauģu uzticības tālrunī saņemam zvanus realitātē, mēs saņemam tos zvanus no kaimiņiem, no jebkā par to, ka iespējams viņam tam bērnam ir slikti, viņš izskatās nēdis, viņš izskatās, vai viņš nāk uz skolu vai nenāk, un tad jau tā mašinērija, viņi var saukt pa mašinēriju, iedarbojas tālāk, bet ko tas nozīmē cilvēkam? Pie cilvēka atnāk sociālais dienests nereti un sāk klauvēt pie durvīm, un tad sāks nākamās epopejas, kas ar to notiek. Bet es piekrītu tajā, ka mums visiem un tām vietām, kur bērns nonāk, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tā ir skola, ir jāpamana tās pazīmes, kuras nevar nepamanīt. Ir kaut kādas lietas, kuras noteikti varbūt ir slēptākas, bet tādas kliedzošās neēšana, nedzeršana, es nezinu, higienas neesamība vai vēl kaut kas. Par to, ja pats skolotājs, viņam nav jāzvan, jāskrien, jāpērk tās botas, bet viņam ir jāpadod tas signāls. Bet tas ir baigi svarīgi no tā, kā skola pati, kā vide uz to skatās tieši tajā konkrētajā kolektīvā. Jā, šeit es arī gribu papilnāt no mūsu nevalstiskās organizācijas puses, īsumā Randu paturpināt par šo jaunatnes darbinieku skolās. Visi jau būtu ļoti skaisti, ja tiešām visi izglītības iestādes vēlētos jaunatnes darbinieku skolā. Un mūsu gadījums ir ļoti, ļoti vienkārši. Vakar arī šo dalījos, bet tas tiešām ir vienkārši, es teiktu, traģiski. Runājām valstiskā mērogā vēlēšanas, kāpēc mēs uz viņām ejam, pagājušajās vēlēšanās 27%, šogad labāk reitingi vispārējais. Mēs skolām
11. 12. klasē piedāvājam absolūti bez maksas cilvēciskā valodā jaunietim izstāstīt, kāpēc uz turieni jāiet, kāpēc tas ir svarīgi. Un, labi, nesaukšu skolu, bet ir no Bauskas novada skola, nesaukšu vārdā, lai vismaz man dzīve vēl manā novadā būtu, bet man atbildē ļoti vienkārši. Tuvojas eksāmenu laiks. Matemātika būs īstais, ko viņš tagad mācīsies, nevis līdzdalība vai pilsoniska izglītība. Viss, punkts. Un šeit ir lielākā mūsu komunikācijas problēma skolās, ka mums prioritāte, diemžēl, nav vairāk cilvēciskas lietas un cilvēcīgums, kas šeit viss tika runāts, bet tādas dzīves ļoti svarīgi aspekti, kā izpratne par kuriem jautājumiem. Tad nav runa par vēlēšanām. Ja es piedāvātu da jebko citu interesantu, viņi atbildētu ļoti līdzīgi. Un par tām pašām aizliegtajām vielām visu pārējo. Pilnīgi piekrīt, parakstam katru vārdu. Augstākā līmeņa skolas, vidusskolas ir tieši lielākais problēmas akmens. Arī manā redzeslokā tieši tas pats, arī jaunieši, kas nāk no turienes, ir tieši tie, kas arī visvairāk mēdz lietot un kas arī visvairāk mēdz arī dot tālāk, jo viņus jau neaiztiks. Tās tak ir skolas prestižs, vai ne? Un labi, šo te noslēdzot un atverot nākamo bloku, mums līdzās arī būs pirmā daļa diskusijā galā un sāksies otrā. Un tas trešais, ko es vēl gribēju jums parunāt, saprotot, uz kuru virzienu mēs ejam. Labi, skaidrs lampa, saruna festivāls lampa ir par sarunām, mums ir jāsarunājas, mēs diskutējam, bet jānonāk tomēr arī pie kāda rezultāta. Arī Edijs man fonā iepriekš teica, ka festivāls jau foršs, cilvēks foršs, ballīt jau foršs, bet gadās tā, kad rezultāts kaut kādā brīdī kaut kur pazūd pēc 2-3 mēnešiem, nav nekas taustāms, vai ne? Bet kā jums šķiet, ja mēs runājam par maziem solīšiem? Mēs te runājam, ka nevar izdarīt visu uzreiz, protams, bet kas tad būtu tas mazais solīts, ko mēs tiešām visi šeit sēdošie nevalstiskais un reāls institūcijas, kas strādā, kas ir tas mazais solīts uz priekšu, ko mēs vēl varētu uzlabot, lai mēs nevis tikai runātu, bet arī pieķertos par kādiem minimāliem darbiem? Tāds neagresīvs, bet tāds diezgan konkrēts jautājums. Jā. Nezinu, varbūt, Gunita, tev šoreiz sāksim. Jā, bet īstenībā mazais solīts, ko varētu darīt, bet mēs jau tā pa lielam, ja godīgi jāsaka, mēs jau arī darām. Un vienkārši ir jautājums par to, kas ir tie soļi un cik ātri vai daudz, jo es teiktu, ka visās iesaistītās puses dara pa soļiem. Svarīgi, man liekas, ir, lai mēs cits par citu zinām, ko tad kurš dara. Manā darbā, ja godīgi jāsaka, ir grūtība tajā, ka ir tik daudz visa kā, kas notiek, ka reizēm ir, tā kā tu to visu nezini, reizēm ir sajūta, ka kaut kas nenotiek, jo es par visu nezinu. Bet ja mēs paskatāmies uz tādiem mentoriem, šādiem atbalsta pasākumiem, vēl kaut kādiem. Man reizēm sāk likties, ka mums tuliņ visiem bērniem Latvijā būs mentori, jo visi, kam ir nav slinkums, ir viņiem visiem ir mentori, mums arī projekta ietveros tuliņ būs mentori bērniem ar uzvedību atkarību grūtībām. Par to mēs organizējam, faktiski runājam ar bērniem, jauniešiem, ko viņi grib redzēt, kādam viņam jābūt, jo tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mēs priekš viņiem viņu taisam. Bet tātad, ir lietas un ļoti daudz reizēm varbūt grūtība ir tajā, ka viņas ir visriņķī, un tad visi mēģina kaut kā to bērnu saķert. Tagad šis būtu, pieņemsim, es nāku pie tevis un saku, tu esi man mērķa grupa, tev ir kaut kādas problēmas, un tu saki jā. Un tad es saku, man ir mentors. Un tad nāk, pieņemsim, tu nokļūst kādā citā nedaudz vidē un saka, tā, bet varbūt mēs te varētu palīdzēt nedaudz ar mācīšanos, un tu saki, jā, un tev ir mentors, lai tu mācītos. Un tagad mēs varēsim, un man liekas, ka tas ir tas, jo tā entuziasms un vēlme darīt, es vispār gribu teikt, ka ir ļoti liela. Reizēm man vienkārši šķiet, ka mēs nedrīkstam to nabaga jaunieti vai bērnu nostādīt situācijā, ka vienam tagad mēs piedāvāsim, mēs tevi ķeram, bet kāds cits vispār nav pamanīts. Ja? Ka tam citam kādam, kam varbūt vajag vairāk. Tāpēc ir baigi svarīgi, lai mēs savā starpā, gan nevalstiskais sektors, gan valsts pašvaldības, lai mēs sarunājamies, lai mēs zinām, ko kurš dara. Tas ir svarīgi, lai mēs saprotam, ka tam vienam bērnam nevajag tos 5 pakalpojumus. Varbūt kādam vajag. Smagos gadījumos, jā. Bet, pieņemsim tas, man liekas, kas ir svarīgi, un es gribu teikt arī no Bērnu aizsardzības centra, tieši jauniešu līdziesaistes pasākumi, jā, mazās formātos sākumā, bet šobrīd mums ir fokusā ārpus ģimenes aprūpes bērni, kam
ir ne tikai viņiem, bet ir daudz dažādu grūtību un izaicinājumu. Tā kā līdz ar to viņus iesaistīt, un tad nākamie mums ir arī skolu jaunieši, jo mēs domājam par mobilo skolu tieši arī domājot par atkarību un uzvedību problēmām, jo mums ir tas fokus projekta ietvaros arī uz šo. Un tā kā šīs lietas, man liekas, prasīt pašiem un tāpat laikā apzināties, kas notiek riņķī, lai mēs arī nepārklājamies tādā ļoti stulbā veidā, piedod, ka es tā saku, lai ir jēgapilni, katrs kaut ko dara, bet dara to tā secīgi, jēgapilni un lai visiem tas ir saprotams. Edi? Šis tam. Nē, mums ir cilvēkiem jāiemācās sarunāties. Ļoti vienkārši. Un ir jāspēj uzklausīt arī kaut kādu pretēju viedokļu. Es domāju, ka šiem cilvēkiem, kas ir kabinetos, ir reizēm jāspēj atzīt to, ka ne visās lietās viņi ir gudrākie. Es nesaku, ka viņi nav gudri, viņi ir gudri, bet ignorējot realitāti, ļoti labi teica, ka daudz no NVO sektora pāriet uz sistēmu. Man paralēli ir ko teikt. Ļoti daudz superīgi cilvēki, kas ir bijuši NVO sektorā, aiziet uz sistēmu, kļūst par tādiem ķeksīšu cilvēkiem, ka maz neliekās. Un, viņiem, man tā liekas, ne visi, protams, bet es zinu atsevišķi gadījumus tādus, ka man pilnīgi liekas, ka viņam ir kaut kas tur pārprogrammējies un viņš kļūst pilnīgi citādāks. Bet ar laiku tas mainīsies, ir jāmainās kaut kādām laikam paudzēm, aparātā, tas tā ir. Un mums ir jāsarunājas, mums ir es domāju, ka sistēmai ļoti grūti ir pārkāpt pāri tam, ka viņiem vajadzētu sākt prasīt padomu. Ja. Es nekad neesmu slēpts, es esmu stulbs. Es katru dienu zvanu kādam prasu padomus. Pilnīgi katru dienu. Un es arī viens pats nespēju nevienam palīdzēt. Open radošais centrs neko nespēja viens pats. Open radošais centrs spēja palīdzēt tikai un vienīgi pateicoties tam, ka sistēmā ir tie cilvēki, kuri ir gan empātiski un kuri primāri liek to cilvēku. Es neko nevaru. Un tā būtu, manuprāt, iedarbojās arī pašai sistēmai, nebaidīties prasīt kādam padomu un pateikt, tev šitajā es neko nesaprotu, es esmu stulbs. Bet mums, diemžēl, lielākoties tas tā nenotiek. Es biju vienā Saeimas komisijā, nesaukšu šobrīd, kurā un ko tur pat izskatīja, bet tur runāja konkrēti par jauniešiem, un es vienā brīdī, es tur biju kā viesis, es tur nebiju kā dalībnieks, es vienā brīdī palūdzu iespēju uzdot vienu jautājumu. Un es uzdevu visiem klāt šiem jautājumiem. Es saku, pasakiet, kad jūs pēdējo reizi esat satikuši kādu tādu jaunieti, par kuriem jūs šobrīd lemjat? Neviens nevarēja atbildēt. Bet viņi sēž, pieņem lēmumus, kas izšķir šo jauniešu likteņus. Viņi neviens nebija satikuši šos jauniešus, bet viņi tādā pašā laikā sēž un lemj. Ja? Un pēc tam mēs atkal skatīsimies, kā to strept ārā. Es tāpēc esmu ļoti daudz, kur to esmu teicis. Mēs esam cīņā ar sekām, mēs esam lielvalsts. Mums patīk apgūt naudas, cīnīties ar sekām, rakstīt projektus, vēl zin ko darīt, bet mēs neesam gatavi strādāt pie tā, lai novērst cēloņus. Man ir ļoti vienkārši lieta, ko es arī izglītības zinātnes ministrijai teicu. Panāciet to, lai jauniešus pēc stundu beigām nedzen ārā no skolas. Vienkārši. Mēs darbojamies 5 gadus mūzikas un mākslas skolas nedzen ārā. Mums no mūzikas un mākslas skolām par šiem 5 gadiem ir bijuši 3 jaunieši. Jo viņi var pavadīt laiku skolās. Tad, kad man saka, tie nenormāli līdzekļi, kāda līdzekļi? Izveidojiet katrā skolā stūri ar pufiem, kafijas automātu, vienalga ko, un tur nevajag nostādīt tanti blakus ar rungu, kas viņus pieskata, un nevajag to arī pārvērst par stūrīt grūdieņiem. Nē, elementāra lieta, nedziniet ārā, paskatieties, kur viņi ir pēc tam. Viņi iziet ārā, lai kāda nebūtu tie iemesli, kāpēc viņi negribiet mājās, bet viņu skatījumā tie ir pamatoti iemesli. Un kur viņi nonāk pēc brīža?
Nu, un tad mēs pēc tam atkal rakstam projektus, ko mēs darīsim. Jā, Gunita gribam. Es saku, uzvilkos. Nē, ir labi īstenībā, jo tas, ko tu saki, ir tas, ko saka paši bērni jaunieši. Mēs veicām aptāju pagājušā gadā 7,000, vairāk kā 7,000 no skolu jaunieši, vecuma grupa pārsvarā 12, 17, un tas, ko viņi paši raksta, nevis tas, ko mēs izdomājam, ka viņiem nav vietas, kur pavadīt laiku pēc skolas, un ka tas ir tas, kas viņus arī, skaidrs, viņiem nav, viņi tiek, kādam tur autobusi iet, kādam neiet, vēl kaut kas, un tad viņi pulcējās, tur šķūnīši vēl kaut kas, un tad mēs nonākam atkal, viņus paņem pašvaldības policija, jo viņi tur, kaut ko sadarījuši. Bet to viņi paši arī atzīst, viens ir milzīgs trūkums brīvā laika, normāla pavadīšana, un vispār vieta, kur būt, lai tev nav jāiet klīst kaut kur, un tas nav pieaugušos tās. Tas ir viņi paši. Un priekš tā nav jāveido nekas jauns. Priekš tam ir skolas telpas. Viss ir ļoti vienkārši. Labi, es tikai papildināšu, mums ir pagriezies pulkstiņas otro daļu. Ja kādam šeit klātsošam ir komentārs, jautājums, jeb kas pacēm roka, ok, varbūt tad pienākt droši. Sagatavoju. Cik bērnu vēl ir jāsabojā, lai mēs beidzot pārstātu uztvert problēmas ar jauniešiem kā viņu pašu vainu? Tas ir viens jautājums. Kurš ir gatavs atbildēt uz šo jautājumu no diskusijas dalībniekiem? Es nezinu skaitu. Es vispār negribētu, lai mēs domājam, ka ir jāsasniedz kaut kāds skaits. Un man ir žēl, kad ir. Un daudz ir situācijas, kurās pieaugušie saka, ka tā ir tava problēma. Tiec ar to pats galā. Bet tādi gadījumi ir, un es nevaru pateikt, ka tāda nebūs. Bet es gribu teikt, ka tie centieni, ko 1, 2, 3, un 5, un 10, un 15 kaut vai klāt, ne tikai valsts pašvaldība, bet es domāju arī katrs draugs, kopiena, kāds, kas ierauga, atbalstam, ka tad tas skaits būs mazāks. Jo man liekas, ka vienam cilvēkam ir vajadzīgs vismaz viens atbalsta cilvēks. Skaitu pateikt, sorry. Jā. Vēl kāds no jums ir gatavs nokomentēt? Imant? Jā. Te nav runa par nekādiem skaitiem, bet te ir runa par to, ka dažādiem bērniem, jauniešiem ir dažādas, tā teikt, iespējas dzīvē, kas izriet no tā, cik labi slikti viņiem ir vecāki, materiāli nodrošināti, rūpējas, nerūpējas par viņiem. Ir viens stāsts bērni, kuri varbūt ir uzauguši institucionalizētā vidē, kur mīlestības nav, kur reizēm tu saproti, kad viņš tām stiklainām acīm aug, un viņu audzina pieaugušais ar tikpat stiklainām acīm, un tad beigās mēs sagaidām, kad izaugs prezidents jauns Latvijai. Tik elementāri, tas tā nav vienkārši, kad ir jābūt normālām iespējām cilvēkam attīstīties, ir sevišķi tajā bērnības posmā, un ne visiem šīs iespējas ir. Un tā nav viņu vaina, ka viņiem viņas nav. Un daudzi no viņiem pēc tam cenšas, viņi jau saprot, un kāpēc man nav, citiem ir, es neesmu vainīgs, ka man nav, bet man arī gribās tā kā citiem, un tad reizēm viņi arī iesaistās kaut kādās darbībās, vai atjaunotu, kā es to saku, līdzsvaru. Man telefona nav, viņam ir, paņemšu telefonu, būs arī man. Viņam ir teicis, mamma, kas var jaunu nopirkt, man tādu nav varbūt tās. Reizēm tās lietas strādā ļoti vienkārši un primitīvi, tā loģika. Un man nāk prātā vēl viens arī tāds no konferences stāsts no Ventspils policijas dāma pastāstīja, par bērnu, kurš no apmēram kaut kāda 8, 7 gadi, principā pats rūpējas par sevi, jo vecāki viņi nerūpējas. It kā vecāki ir, dzīvesvieta ir, bet pašam jāmeklēs ēdienas, pašam jāiet kaut kur ārā, kaut kas jādara. Vēl viņi stāstīja par gadījumu, kad bērns pa naktīm iet gulēt smilšu kastē, kur sētnieks smiltis glabā, bet vienkārši mājās nejūtas droši. Un tad tās ir tās... Par ko ir runa? Tā kā neviens jau to nenoliedz, ka tas nav normāli, un ka tam bērnam iespējas iestāties universitātē, dabūt normālu darbu, ir stipri ierobežots, maigi sakot. Pie pirmās izdevības, ja paveiksies, aizies strādāt par celtnieku. Jā, ok. Atbilde. Apmierina?
Jā, ir ok. Nav atbildes šeit šobrīd, jā. Nu, nav principā atbildes šobrīd, jā. Bet tas, ko atgriežoties par šo pašu brīvā laika pavadīšanu pēc izglītības iestādes, durvju slēgšanas un jauniešu, kā saka, palaišanas ielās, nu skaidrs, ka daudz kur mums nav jauniešu centri, jauniešu telpas, kas ir principā normālos darba laikos būtu nepieciešami līdz 7, 8 vakarā, bet bieži vien mēs redzam, ka 5, 6 jauniešu centru durvis, diemžēl, ir ciet. Tas ir numur 1 problēma, kas ir atrisināma, lai jaunieši varētu pēc skolas doties kaut kur pavadīt, jo darbs ar jaunatni ir autonomā funkcija pašvaldībām, viņam ir jāveic šis darbs ar jaunatni pēc iespējas tuvāk jauniešiem, veicot gan mobīlo darbu, gan daudz ko citu, ja? Bet tas arī droši vien ir pašvaldībām tāds akmentiņš dārziņā padomāt par to, kā tad katrs savā pašvaldībā šo te rūpi turpat darbu ar jaunatni. Un vēl par šo pašu tēmu, arī paturpinot vēl vakardienas man diskusiju, reflektējot par to, ka ir vēl viena ļoti svarīga nianse. Mums skolā ir tāda sistēma, ko sauc par pašpārvaldēm, jauniešu pašpārvaldes, kurām reti kurā skolā ir jēgpilna skolēna pašpārvaldes telpa, numur 1. Otrakārt, mēs te ļoti daudz runājam par jauniešu atkarībām. Telefons, vispārējais pēc kārtas, B, C, D atkarības. Bet tagad atbildēsim uz jautājumu paši sev. Ko jaunietis var darīt savā starpbrīdī? Ko viņš var darīt? Skriet pa gaiteni skriet viņam neatļaus, skolā skriet nedrīkst, vai ne? Numur 2, telpas iespējams viņam, kur iet nemaz nav, vai ne? Un tad ļoti vienkārši atbilde. Tad padomājam, iekāpam jauniešu kurpēs, izveidojam viņam vidi, telpu, kur viņš saviem vienaudžiem var forši pavadīt laiku. Te neiet runa par spēlēm, tās galdaspēles jauniešiem arī bieži vien jau ir līdz kaklam, mēs arī viņu spēlējam jauniešu telpās uz apli. Bet kaut ko izdomāt foršu, lai jaunietim būtu gan digitālai gadžeti, kas ir mācoši, iespējams, kādā veidā, nevis vienkārši tīzli pavadot laiku, tā drīkst teikt, jā, bet tiešām kaut ko tādu foršu. Un tā ir vēl viena risināmais faktors, lai jaunietim būtu labi. Un skolas durvis, jaunatnes darbinieks skolā, man liekas, tas būtu zelta vērtē, pagarinot šo laiku, pa dažām stundiņām, un tad mēs būtu, man liekas, vienkārši jaunatnes jomā. Randa, droši vien tev ir ko teikt par šo pašu. Jā, es, protams, piekrītu katram tavam vārdam. Esam tāpēc arī daudz strādājuši ar tām pašām pašpārvaldēm. Un, protams, ka tas nebija nekāds pārsteigums. Tad, kad pašpārvaldēm deva iespēju likt lietā savus pirmos 1000 eiro, tad vairums no viņām gribēja iekārtot savas telpas. Un tas tikai liecina par to, ka skola pati vai sistēma pati to nepamana kā vajadzību. Kaut gan jauniešiem tā ir milzīga vajadzība. Ir skolas, kur gaitiņos nav soliņu, jo tā apkopējām ir vieglāk izslaucīt to grīdu. Ir skolas, kur neļauj pielikt gleznu pie sienas, jo jaunieši to grib, jo nevar skolā sienā taču caurumu izurbt. Tā kā tie stāsti, ko es esmu dzirdējis, viņi ir absolūti šķiet absurdi, ja? Jo pašiem mums tā kā gribas to skolotāju istabu, lai mums tur jāēd divāniņu, kafiju un viss pārējais, bet tas, ka bērns arī tur pavada lielāko daļu savas dienas, tas tā kā nezinu, kāpēc nav svarīgi, ka viņš arī tur drīkstētu justies ērti un ka vienmēr klasēs ir tie vienādie soli un vienādie krēsli, kas it kā ir paši labākie, bet vienlaikus ne visiem viņi ir ērti un patīkami. Daudz lietu, bet es domāju, ka tas ir tāds arī jautājums par to, cik mums ir to resursu arī kā valstī, kā pašvaldībai. Un es domāju, ka ir jau daudzas pašvaldības, kas tiešām gribētu tos jauniešu centrus daudz, un lai viņi strādā līdz 10 vakarā, bet cik mēs varam atļauties par to maksāt, jo tas, protams, tam visam ir vajadzīgas naudiņas un resursi. Un cik iespējams arī no dažādiem fondiem mēs stiprinam, tāpēc arī ir digitālā darba ar jaunatni attīstību, kur atkal virkne centru mums pilnveidojas un ekipējas ar tiem pašiem datoriem, ko bērniem vajag mājas darbiem un citām lietām, bet vajag vēl un vēl un vēl, un tas arī, ko es citu valstu kolēģiem jaunas jomā runāju, viņš saka, ne, mēs visu daram ļoti labi, mums ir laba kompetence, mums labi darbinieki, mēs vienkārši esam par maz. Iegunīt. Jā, es tikai gribēju vēl par tām telpām, traki ir tas, ka ir sataisītas, piemēram, mums arī pašvaldībā ir brīnišķīgs jauniešu centrs, kurš ir glancēts. Tā kā smuks, tik smuks, ka tur neielaidīs visus, ja viņš tur atnāks, tas jaunietis iespējams un varbūt arī neizskatīsies atbilstoši pieklājīgs. Un tas, man liekas, ir tas trakākais, ir forši, kad ir labas telpas un viss ir labi un viss ir brīnišķīgi. Un varbūt arī tas darba laiks ir tāpēc mums no sliktā piemēra puses mums vienas iestādes bērnus tur nelaiž iekšā, tāpēc, ka no viņiem,
viņi tur kaut ko var sadarīt. Un, ja mēs runājam arī par telpām, un es arī saprotu skolas no vienas puses, tas direktors ir atbildīgs par to, lai tai telpām ēkai būvei netiktu nekas nonests, nebūtu jāpārkrāso sienas. Bet tādas elementāras lietas, ka mēs domājam, pirms mēs jautājam bērniem, vai viņi zina iekšējas kārtības noteikumus. Nerunāsim par to, ka viņi zina viņus tikai tāpēc, ka viņiem liek parakstīties, bet tāpēc viņi kopā neizstrādā. Bet, vai viņi ir elementāri ieraugāmi, ar kaut kādām krāsām, vienalga ko. Nē, un tas pats stāsts, jo nevar dzīt, nevar nekādā veidā to sienu ietekmēt. Un tas ir stāsts par cilvēku izpratni, par mūsu pieaugušo izpratni, ko mums vajag likt vai nevajag, vai kāpēc tur nevajag to likt, jo visam ir jābūt, es nezinu, vienā krāsā. Šis ir, man liekas, cilvēku izpratnes jautājums. Un tā ir neusticēšanās jauniešiem. Man ļoti patīk, tā, ka mēs sākām darboties, tas bija tādā laikā, ko Imants sākumā pieminēja, ka tur pie mums varot viss kaut kas notikt, un viņi tur vieni paši, un tas pieaugušie vienmēr prasīja. Es saku, nevis prasīju, bet es teicu viņiem, nevajag domāt, ka mūsdienu jaunieši ir tikpat debīli, cik jūs bijat tādā vecumā. Acīm redzot, jūs spriežat pēc sevis. Ja jūs atstājat tādā vecumā vien paši, tas momentā sākāt kaut ko ārdīt. Pieauguša, ļoti labs piemērs. Es ar humoru biju ielicis mūsu Maskačkas centra virtuvi, kur jauniešiem lika izdemolēt visu ārā, ja mums remontu taisīs. Es ieliku ar humoru, atstāju jaunieši viens paši, izdemolēju virtuvi. Reāli pieauguši cilvēki komentāros rakstīja ārprāts. Vienīgie, kas saprata, ka tas bija joks, bija jaunieši. Tad cilvēks spriež pēc sevis. Es atstātu pieaugušus cilvēkus Maskačkas centrā viens pašs, tas nozīmē to, ka viņi izārdītu. Jā, reku vēl viens aspekts par to pašu uzticību jauniešiem. Mani kolēģi, tur būs laimīgi Elīza par to pašu Volciks Sting, kurš 100 gadus ir skandināts, vajag balsot pašvaldību vēlēšanu 16 gadiem vai nē. 16-gadīgs jaunietis, ko atšķirās ar 90-gadīgu cilvēku, kuram visdrīzākais palīdzēs ievilkt krustuņu kāds. Ar ko tieši atšķirās? Jā, Līga no jaunās sabiedriskās programmas aģentūras vadītāja. Šito var vakarā runāt, tā kā būs kā mēs signāla vēlēšanas rīkojām. 20. vakarā šī tēma. Jā, es tieši laikam izmantojot šo un iepriekš varu pieskārāties par tam. Nākot arī no aģentūras, mēs redzam, ka mēs tur varam būvēt cilvēku kapacitāti, zināšanas, visu kaut kas, bet vienā mirklī viņi visi sasniedz kaut kādus stikla griestus tanī, kā tos konkrēto jauniešu intereses pašiem vai kādam pārstāvēt. Skatoties uz jūsu to dažādību, tas, par ko es domāju, teiksim, kas ir, vai veiksmes formula ir rekur, mums ir tāds kā Edijs, vēl tāds kā Edijs Gīns, vēl kas ir tā veiksmes formula vai tā pareizā recepte, kā sadarbojoties iespēja vai izmantojot tieši NVO sektoru, mēs varam aizklovēties, lai tie lēmumu pieņēmēji vai tie pieaugušie, lai viņi tomēr nonāk tajā situācijā, ka tad, kad viņi runā, tas ir par tiem jauniešiem, un viņi ir viņus satikuši. Vai viens ceļš ir, es domāju, mēs visi apzināmies un redzam, un cik efektīvs ir veids, kā Open radošais centrs par to runā, ir NVO, kā laiks jauniešiem, kas to dara citādākā veidā un kaut ko, bet vai jūs šeit redzat kaut kādas savstarpējās, sadarbības iespējas, kas patiesībā palīdzētu arī tai publiskai pārvaldei tikt ar tiem saviem risinājumiem uz priekšu? Paldies! Edi. Vai daudz burts bija? Okay. Es visu laiku malšu vienu to pašu. Mums ir jāsarunājās. Mēs nevaram skatīties. Man ikdienā sanāk arī tikties ar cilvēkiem, kur man nepatīk. Nepatīk. Es zinu arī, ka es daudziem nepatīk. Nē, tu esi atsevišķs stāsts. Bet, ir vēl viena tāda diezgan kretīniska lieta. Diemžēl Latvijā ir jauniešu organizācijas, kuras citas jauniešu organizācijas uzskata par konkurentiem. Un tas, diemžēl, tā ir milzīga problēma. Mans uzskats ir tāds, ka, ja tu esi uzņēmies risināt kādu sociālu problēmu, tev ir jāsēž pie viena galda ar visiem. Un konkurence ir tikai biznesā.
Ja kāds kādu sociālā jomā uzskata par konkurentu, tad viņš ir uzņēmies nevis risināt sociālu problēmu, bet viņš ir nolēmis pelnīt piķi ar to. Viss ir ļoti vienkārši. Sociālā jomā nevar būt konkurences, bet, diemžēl, viņa pie mums ir, un viņa ir ļoti tāda pamatīga. Tas tā ir, un tas ir skumji. Tāda ir mana pārliecība, ka šī jomā nevar būt konkurence. Un tad, kad tas nebūs, tad arī daudz jautājumu daudz vieglāk risināsies, un daudzas problēmas daudz vieglāk risināsies un raitāk risināsies. Šobrīd, mēs, kā jau es teicu, mēs ļoti mākam rakstīt projektus, mēs ļoti mākam apgūt piķi, un tas ir baigi forši. Kāpēc Open radošais centrs pieminēja? Open radošais centrs runā par to un runā par šito. Open radošais centrs nepretendē uz piķi, un mēs nevienam ceļu nepārējam. Un kāpēc es nepretendēju uz kaut kādu naudu, tam ir ļoti vienkārši iemesls. Es gribu saglabāt neatkarību, jo ir divas lietas, ko dara Open radošais centrs. Pirmā lieta ir palīdzēt jauniešiem šeit un tagad, un otra lieta ir panākt kaut ko, lai kaut kas mainītos. Un, lai tu varētu skaļi runāt par problēmām, tev ir jābūt neatkarīgam. Un tad, kad man pretī teica, nē, tā nav, var arī ar valsts piķu runāt par problēmām, tad es uzdevu pretī jautājumu. Nosauciet man vienu jauniešu organizāciju, kura cēla troksni par jauniešiem un narkotikām, pirms to bijām sākuši runāt mēs. Neviens. Ļoti vienkārši atbildē. Tu nevari kost rokā, kas tevi baro. Un es nevienam to nepārmetu. Ghetto games. Tā šī pasaule ir iekārtota. Ja? Kurš vēl runā par to, kas notiek šobrīd ar jauniešiem un kreiso tirgu ar pīpējumām lietām? Kuri tie ir? Kuri runā par to, ka jaunieši iesaistoties kreisajā tirgu, tas beidzās ar puišu un jauniešu prostitūciju vai arī ar to, ka viņi kļūst par pasūtījumu zādzību izpildītājiem? Kurš par to runā? Neviens nerunā, tāpēc, ka tās ir ļoti nērtas tēmas. Un būsim reāli, ja es pretendētu uz naudu, man vienkārši vienā brīdī piezvanīt un pateikt, resnais pievalda muti, ja ne, mēs tev piegriezīsim piķi. Tā šī pasaule darbojās, un tāda ir realitāte. Paldies. Jā, tieši tā. Jā, bet es neesmu atkarīgs no lēmumu pieņēmējiem, un tā ir ļoti liela atšķirība. Un tie, kuri ir atkarīgi no lēmumu pieņēmējiem, tur valda konkurences princips, un man neviens nepārliecinās par pretējo. Randa? Jā, gribētos reflektēt uz šo, bet mēģināšu tomēr atbildēt uz to Līgas jautājumu par sadarbību. Viens, es gribēju izcelt vienu mazu stāstu, tad, kad mēs rakstījām šī brīdi nesen apstiprināto jaunatnes politikas īstenošanas plānu, kas ietver arī darbu pašvaldībās. Mēs rīkojam ideju talkas katrā no reģioniem, un mēs arī aicinājām gan jaunas jomā iesaistītos, gan jauniešus. Un paralēli mēs tajā sarunās gājām cauri ietveram, kā pašvaldībām veikt darbu ar jauniešiem, kur ir apmēram 120 dažādi indikātori, kas tad viņām būtu jādara, kas nav maz. Un tad, kad tie jaunieši tajā dienai bija izgājuši cauri un pēc tam reflektēja par to, viņi teica, mēs nezinājām, ka kāds par mums tik ļoti domā. Tā kā es gribētu teikt, ka ir jau kaut kādas lietas un platformas, kur mēs sarunājamies, un tā kā mēs tā kā reāli salikt uz papīra viss, kas notiek ar jauniešiem vai stāfeles vai jebkur citur. Patiesībā jau notiek ļoti, ļoti daudz, kas tas, ko mēs bieži nemākam, ir aiznest to vēsti līdz tam jaunietim, lai viņš arī tā kā komunicēt, patiesībā nokomunicēt par visām tām ārkārtīgi daudzajām iespējām, kas pastāv. Un kaut kā mums tie tilti neveidojās pārāk labi. Tas ir viens, ar to mums jāstrādā. Par Līgas jautājumu par to, es vairāk sapratu, kā jaunieti savest kopā ar lēmumu pieņēmēju. Protams, tā sistēma jaunas jomā ir zināmās kafijas ar politiķiem visādos līmeņos. Pirms es eju tālāk, man jāsaka, ka tur vienmēr ir viena problēma. Tad, kad mēs runājam par tiešām riska grupām, par kurām mēs lielā mērā runājam šodien, tās ir tās, kuras ir visgrūtāk šādos sarunās iesaistīt, jo viņas cīnās ar savu pamatu līmeni, ar to, ka kurpes nav un viņš nav paēdis, un viņš nav gatavs vēl tagad veltīt savu laiku, iet tur runāt ar deputātu vai ministru vai vienalga ko. Un līdz ar to tajās sarunās notiek tas, ko Edijs saka, ka beigās sarunājas ļoti aktīvi augsti iesaistīt jaunieši,
kuri nevienmēr aizdomājas par citiem, reizēm jā, reizēm nē, un patiesībā tās grupas, par kurām jādomā visvairāk šajās sarunās, netiek labi pārstāvēts. Nu, viņas vienkārši netiek reprezentēts. Tā ir dilema, ar ko mēs cīnāmies kopumā. Bet jā, tas, ko mēs gribam attīstīt un veidot, ir arī nacionālais jaunatnes dialogs, kur uzstrukturēt tādu formātu, kur arī ministri, ne tikai ar Ediju var tikties, kas ir forši, bet arī paši jaunieši varētu augstā līmenī sarunāties. Ne tik daudz, ka tie 10, 20, 30 vai 100 vai 400 jaunieši gadā, kas būs sarunājušies, tas ir viens, bet tiešām, lai to lēmumu pieņēmējs sazemētu realitāti un iedotu tādu labu veidu, kā uzklausīt problēmas. Bet tad būs tas nākamais jautājums mūsu valsts pārvaldes pusē, ja pie manis atnāca ar problēmu, tad vai es arī to risinājumu atradu tajā situācijā, vai es pateicu, ne, šis nav uz manu ministriju, tas uz citu. Jā, Imanti, ir kaut kas piebilstams par šo pašu? Es to visu klausoties domāju par to, ka es laikam gribu dzīvot mums citā ekonomikā, nekā mēs šobrīd dzīvojam. Kur Edijs saka, kad ja tā ir sociāla problēma, tad tev nevajadzētu nekādu naudu. Manuprāt, tieši pretēji. Jo vairāk cilvēkiem tu palīdzi, jo lielākai, ienākumam tev būtu par to jābūt. Tas nebija tā domāts, ka tev nevajag naudu vajag. Jā. Nevar būt konkurēts sociālās problēmas. Nē, bet fiška tāda, ka mums tā ekonomika ir noteiktā veidā uzbūvēta. Un man liekas, kad ir jāveicina gan sociāla uzņēmēja darbība, gan kopumā. Ja tu strādā nevalstiskā sektorā, priekš sabiedrības, sabiedriskā labuma organizācijā, tev jābūt labai atlīdzībai, un tu vari uz pilnu slodzi to darīt. Ja? Nevis, ka tu tur, ej strādā tagad uzņēmumā kaut kādā, tur tu nopelni naudiņu, un tad pa naktīm, pa brīvdienām, atņemot savai ģimenei un sev resursus, tu ej un palīdzi risināt kaut kādas lietas, ko valsts nav atrisinājusi, vai pašvaldība. Žēl, ka šo nedzirdēja ministrs. Tieši aizgāja tikko garām ekonomikas ministrs. Viņš būtu dzirdējis, viņš aizgāja pa telefonu runājot. Garām vajadzēja apstādināt, varbūt tās iesaistīt šajā diskusijā. Jā, tā kā... Bet varbūt tiešām šo visu vēl turpinot un reflektējot, mums jau tā saruna iet uz beigām. Bet labi, no manas skatu punkta līga arī droši vien atbildēšu uz no savas puses. Droši vien, ka varbūt tā problēma varētu būt tāda, ka to reālo jauniešu balsi mēs neaiznesam vairāk iemeslu dēļ. Viens, labi, te aizskatos, mēs runājām, bet viens varētu būt tas, ka tiešām pietrūk šo skaļo balsu jomā, kas ir gatavi iet un nevis tā kā la, bet tā kā nē, jauniešiem vajag, jauniešiem tagad to vajag, un mums jālobē tās iespējas jau šobrīd. Un iespējams tas ir numur 1, ka nemaz to skaļo klauvētāju nav nemaz tik daudz, kopā ar iestādēm, kas varētu iet kopā un arī tad aizstāvēt šo viedokli, vai ne? Tā kā tas ir numur 1. Numur 2, es pat gribētu teikt, ka tomēr dažkārt šeit varbūt kaut kur savilksies kopā ar Ediju teikto par to, ka dažkārt tomēr, diemžēl, kaut kur kāds arī meklē savu personisko labumu. Jā, kaut kur kāds organizācija ir ērtāk, organizācija vieglāk ir izdarīt, nevis reāli skatīties uz to problēmu un mēģināt risināt viņu globāli. Jo kapacitātes nav, un, protams, kā Imants teiktais, ja tā piepildītos un tāda būtu sabiedriska organizācija iespējas, protams, mēs kalnus gāstu, vai ne? Bet es nezinu, šeit tomēr kaut kur oponēšu Edijam par to, ka ir ļoti sarežģīti vismaz man pateikt, vai man ir bijis kāds iemesls, ka man kāds no kādām institūcijām pateiktu, Eugint, piever muti pa daudz. Es neteiktu, ka es esmu sabiedrībā un jaunatnes jomā cilvēks, kurš baigi klusē. Es gribētu teikt, ka es gadus, 2 vismaz savā pašvaldībā runāju diezgan skarbu valodu. Un skaidrs, ka varbūt kādam es patīku vai kādam es nepatīku, bet es konkrēti stāvu par savu jomu, par cilvēkiem un par to ideālo, nevis ideālo, bet kas ir valstī noteikts, ja? Un kā vajadzētu būt. Un šeit es gribētu teikt, ka varbūt tās abām pusēm vienkārši jāsaprot tas, ka kaut kas ir tajā sistēmā jāmaina. Nezinu, kam tur jāsēž pie galda pilnībā visiem, jā, un jāpārskatā vispār sabiedriskā labuma, vispārējais un finanšēm izlietojums. Es nezinu, šobrīd pat grūti atbildēt pašam šo, bet tā vienkārši skaļi domājot. Un jā, tad varbūt pats noslēdzošais, lai mēs tiešām savilku kopā un vēl kāds no skatītājiem varēs uzdot kādu jautājumu, tad, viss, ko mēs šodien izrunājām. Kas tas būtu tas kopsavilkums tam no jūsu skatu punkta, skaidrs, ka
šī tēma ir masīva, bet tas, ar ko jūs aiziesiet no šejienes, Imanta? Jā, es domāju par to, ka vajadzētu mums pēc iespējas mazāk maisīties pa kājām. Ja? Un, es domāju, tieši publiskajam saka, ja ir cilvēki, kas grib darīt, vai tak viņi dara. Ja? Un reizēm tā sadarbība slēpjas tādā aspektā, ka mēs vienkārši labāk neko nedaram no savas puses reizēm. Un neskrienam uzreiz pārbaudīt un uzdot 100 jautājumus, un vai tiešām viss būs kārtībā un tā tālāk. Un uzticamies, ja? Kad cilvēki zina, ko viņi dara. Un baigi gribās, protams, aizskriet reizēm un tomēr kaut ko izdarīt un kādus pieķi tai riteni iegrūst iekšā, lai tak mazliet piebremzē vai vairāk parunāt un padomāt, bet vienkārši, manuprāt, reizēm ir jāturās pa gabalu. Jā, mazliet tāda distance pieklājīgi jāievēro. Ja cilvēkam vajag atbalstu, esam klātesoši, palīdzam, bet nepārcenšamies. Paldies. Edijs. Uzticēšanās, tas jau ir tās. Manuprāt, mums ar probācijas, man vienmēr patīk probācijas dienestu dziedāt slavas dziesmas, bet, manuprāt, mums ar probācijas dienestu īstenībā ir ļoti labs piemērs tam par šo sadarbību, jo man ļoti palicis atmiņā, kā bija mūsu sadarbība par meiteni ar elektronisku uzraudzību, ja, kad, vai mēs tur varam pieslēgties. Mēs neredzam iemeslu, kāpēc nē. Un viss notiek. Un tādi ir ļoti daudz tie piemēri. Manuprāt, ļoti daudz institūcijām būtu ko pamācīties no probācijas dienesta. Ļoti daudz institūcijām būtu ko pamācīties. Jo man ļoti palicis atmiņā, ka, manuprāt, tā bija mūsu pirmā tikšanās ar Imantu, kad Imants teica, probācijas dienests viens neko nevar, mēs varam atstrādāt papīrus. Jā, viss ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, kas ar mums strādā. Un ja tā domātu, visas institūcijas, es domāju, ka mēs, nevis es domāju, bet pārliecināts, ka mēs ļoti daudz problēmas, daudz veiksmīgāk varētu atrisināt. Man tā liek. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Jā, jāpiekrīt, un laikam visu šī nedēļa man ir tādā jaunatnes organizācija gaisotnē, un ja reflektējot par to, kā tās organizācijas labāk redzēt kā partnerus, es domāju, ka mums īpaši jaunatnes jomā ir jādomā par harmoniskākiem veidiem, kā finansēt sektoru, neprasīt tik daudz indikatoriņus un sasniedzamos rezultātus pēc mūsu redzējuma un vairāk uzticēties, un es domāju, ka palēnām mēs tur arī nonāksim. Jā, Gunita. Jā, es domāju, ka tas, kas noteikti ir jādara, ka mums ir pašiem, arī valsts sektoram ir jāmeklē un jāiet pie jauniešiem. Tātad pie pārstāvošām organizācijām, jo viens ir, ko jūs runājat, finansējums, jā, bet man liekas, ka dažreiz varbūt tā atšķirība veidojas arī tajā satura līmenī, es gribu teikt, jo katrs varbūt iestājas par kādām citām, tur rūpi par vienu, par otru, par trešo, un tas nav stāsts par naudu, bet varbūt tieši par tās tēmas dažādību. Kaut arī viss ir par jauniešiem, bet mēs zinām, ir izglītība, ir veselība, ir pieejamība, ir daudz citas, viss kaut kādas tēmas, bet tas, kas pieņemsim, man ir svarīgi, lai mēs, pie mums nenāk, un mums nevaram paģērēt, lai jaunieši tagad nāk pie mums un ar lozungiem, kaut kā tas būtu forši ienākt, bet ka mums ir jāiet visos iespējamos veidos un jāprasa viedoklis, padoms, tas, ko paši jaunieši redz, ko vajag, ko grib. Mums jāiet un jāprasa, jāmeklē. Nevis mums ir jāgaida, kad aktīvi jaunieši nāks un neaktīvie, viņi tāpat nenāks, ko tad nezināsim. Tāpēc tas ir bumba ir mūsu pusē tajā, ka mums ir jāiet un jājautā, ko vajag. Jā, šeit ir ļoti labi zelta vārdi, negaidām kaut kur ejam ārā. Tos arī saka saviem biedrības iekšēnē, ka mums nav jāgaities jaunieši tāpā, ka jaunietis ieradīsies. Mums jāiet uz ielām, kur viņi tusējās, viņiem jāsāk runāt, un tad tas viss notiekās. Labi, skatos uz skatītājiem, pats noslēdzošais jautājums, vai kāds ir gatavs kādu jautājumu vai komentāru vēl pateikt? Vai jūs šīs nots arī noslēgsim? Ir jā, droši.
Sveiki, es tikai gribēju komentāru no izglītības vides. Esmu izglītības skola psihologs un gribēju pateikt no mūsu puses, ka mēs pamanām tos bērnus, un jūs pat nezināt, cik daudz mēs pamanām tos bērnus bieži vien ar tām pašām kurpēm, ar to pašu redzi, kas notiek no skolas vides bieži vien. Mēs informējam, mēs ziņojam, mēs saņemam atpakaļ, pieņemsim no dienesta. Mēs aizgājām, viņam tur desa leduskapī ir. Mēs viņam ģimenei piedāvājām pakalpojumus, viņi atteicās, sūtam atpakaļ skolu, cīnaties. Ja? Tā kā tas, ko es arī vakardien un šodien dzirdu, mēs par izglītību ļoti daudz runājam tādā negatīvā, par skolas vidi tādā negatīvā. Mums neizdodas tas. Es esmu ļoti entuziastiska un es ļoti cīnos par jauniešiem un es gribu arī sadarboties ar cilvēkiem, kas ir arī lēmumu pieņēmēji, ja? Bet reizēm ir tāda sajūta, ka tu kā cīnies pret sienu, jo visu laiku jau saka, tu jau neko nedari. Bet es aicinu nenolikt skolas, ka mēs tiešām redzam un pamanam, bet tajā pašā laikā es piekrītu visam tam, ko jūs sakat, jo ir ļoti grūti un ir dažādas skolas un ir dažādi gadījumi. Ja? Bet paldies, es domāju, ka mums jārunā. Man nāk prātā, mums varbūt nāk mācību gada sākums, augustā, septembrī nākam kopā ar tiem, kas reāli skolā strādā praktiski un kas pamana tos bērnus un runājam par tām lietām, nevis caur papīriem mēs sūtam vēstules un tad, jā, labi, paskatījāmies neko, jā, bet reāli apsēžamies kā cilvēki un izrunājamies. Un, jā, paldies visiem par to, ko jūs darat. Paldies. Uz šīm tiešām skaisto noti teikšu paldies visiem diskusijas dalībniekiem, skatītājiem tiešaizē un arī ierakstā un šeit un diskutējam vēl visu vakars priekšā. Paldies jums visiem!